Kārel Pīroja un Benediktas Čirba. Nu, arī aizraujošs tandems. Abi divi braucēji te ir pabijuši un pierādījuši sev vairākas reizes un aiziet pa priekšu Pīroja. Seko viņam Čirba. Un tur pavisam tuvu jau Pīrojas automašīnai iemeties un tur pavisam tuvu Čirba seko Pīroja. Pārties nākamo līgumu un ļoti labu darbu viņi izdara. Pīroja braucot pa priekšu šeit, gan varēja izbraukt nedaudz platāk pārties uz nākamo līgumu. Un tur Čirba nedaudz veids korekcijas, sekojot arī šeit pārmeties, varbūt nav ideālā brīdī uztaisīts, un tur Pīroja vēl pēdējo pārmetienu veids, un Čirba jau pavisam tuvu noslēdz šo te pirmo braucienu top 16 tandemos. Jā, nu izskatījās, ka diezgan kvalitīvs vadošais brauciens no Pīrojas puses, un sekojošajā tur bija pa kādām kļūdiņām Čirbām. Let's take a look at the replay. I think a quite solid line there and quite solid run by Pīroja. We see a bit of a mistake. Čirba was so close. Yes, Čirba was a bit, I wouldn't say too close, but he had to make a correction here as well. A little bit of wavering there in the chase position. Of course, Pīroja the car of Pīroja is slower than Čirba is used to, but still he had to adapt to that, and he did pretty well. So, yeah, let's see what will happen in the second part of this run. Jā, bet Pīroja diezgan labi vadošo braucienu aizdīja kopumā, es teiktu, bez īpašiem pārsteigumiem, tā, ka Čirbam vajadzēja vienkārši nosakot, viņš varbūt gāja uz maksimumu, tāpēc tā distance bija tik maza, un redzējām, tur bija vairākas kļūdas, pielienot varbūt nedaudz par tuvu, kas arī ieved tādā nelielā disbalansā. Nu, redzēsim, kā tad Čirbam braucot pa priekšu, redzam, tur Pīrojam, nu, atkal darbs mūsu starta tiesnesim noravēt most liekās detaļas. Es domāju, ka jā, tas bumpers jāņem vienkārši nost. No otras puses var, protams, mēģināt viņu pielīmēt, bet vieglāk varētu būt viņu noraut. Viņš tāpat turās uz savu. Vienmēr vieglāk ir izjaukt kaut ko. To mēs visi ļoti labi zinām, un es domāju, ka arī starta tomēr ir galvenais uzdevums ir ātrāk dabūt automašīnas uz starta, nevis salabot tur ar skaistām niansēm. Tā kā es domāju, tūlīt noknieps kāds savilcējs nost, noņems bumperi, un Kārel Pīroja vēlāk arī varēs tikt pie tā un uzlikt to atpakaļ. Nu, jā, tas būs darbiņš komandai, nevis tiesnesim. Nu, pēc tam tad Čirba pa priekšu un viņam sekos Pīroja. Nu, un ko mēs redzēsim pēc tam? Pēc tam Kristapam Blušam jādodas uz starta. Viņam jācīnās Brūs pret Alvaidu. Vēlāk arī Jānis Jurka pret Frederiku Strelkovu. Johan Reinman pret Rolandu Bērziņu, tad Greg Merilu pret Jāni Bērziņu un tad Raivs Augšās pret Edgaru Kroģeri. Jā, mums ir vairāki latvieši un no tiem 2 Bērziņi. Tā ka diezgan labi pārstāvēts. Diezgan latviski pārstāvēts pasākums, jā. Nu, viss ir gatavi. Varam doties. Pa priekš Čirbā seko Pīrojā. Un signāls ir dots, abi divi ieskriešanās zonā. Čirba droši vien mēģinās aizlidot prom ar savu ātrumu pārsvaru pār Kārel Pīroja, un lūk, jau iemetiens zonā. Čirbām izdodās iemetiens plāšu trajektoriju. Pīroja izlido ārpus trases ar 2 riteņiem, nokļūdās, pilnībā sagriežās vēl. Tikmēr Čirbam jānobrauc līdz galam, tāpatās, lai pēc iespējas labāk rezultātu spētu uzrādīt un pārsvaru izveidot. Šobrīd viņam tas viss izdodās, un Pīroja pieļauj milzīgi kļūt. Tikmēr Benediktas Čirba lido pāri finiša līnijai, un Kārel Pīroja šobrīd brauc lēnāk garā. Nu, tur viņam jāmēģina. Jāuzgavilē Kārel Pīrojam. Jā, kļūdījās. So, yeah, mistake probably only by Kārel Pīroja. We saw that he was really shallow on the first turn, and maybe that's why he went off the track. We will see it again probably in the replay what really happened there. Yeah, I think the judges have the result as well, as I'm hearing it now. But let's take a look. Yeah, Kārel going in a really shallow line, almost double initiating, and here dropping a wheel and, of course, spinning the car. Meanwhile, Čirba just had to do a solid run, and nothing to say for Čirba. Jā, nu, es domāju, ka šeit arī mēdz būt tā, ka, ja tu lēnāks auto sako ātrāk un tu mēģini ieskaities tādā ātrumā, kā tu parasti tomēr neesi to pagriezienu veids. Un mums ir arī rezultāts. The winner in this tandem is Benediktas Čirba!